Esiet sveicināti! Šodien mēs sākam jaunu ceļojumu literatūras pasaulē, un esmu izvēlējies Džordža Orvela Dzīvnieku fermu. Šis nav tikai stāsts par dzīvniekiem. Tas ir dziļš, brīžiem skarbs un neticami precīzs vērojums par to, kā dzimst ideāli un kas ar tiem notiek, kad tie saskaras ar alkām pēc varas. Mēs sāksim ar pašu sākumu, pirmo daļu, kurā muižas fermas iemītnieki pirmo reizi atļaujās sapņot par kaut ko lielāku. Mēs dzirdēsim vecā majora pravietisko vīziju, kas kļuva par dzirksteli visam turpmākajam. Pirms mēs sākam, es vēlos pateikties ikvienam no jums, kurš ir pievienojies kanālam. Jūsu interese un klātbūtne ir tas, kas ļauj šim stāstam atdzīvoties. Bet tagad atstājiet dienas steigu, iekārtojieties ērti un ļaujieties stāstījumam. Mēs dodamies uz muižnieka Džonsa fermu, kur klusā nakts stundā jau nobriest pirmās pārmaiņu vēsmas. Misters Džons, muižas fermas īpašnieks, aizslēdza uz nakti vistu kūtis, taču bija pārāk piedzēries, lai atcerētos, ka jāizver arī lūciņas durvis apakšā. Vējluktura gaismas aplim zvārojoties šurpu turpu, viņš aizklunkuroja pāri pagalmam, pie sētas durvīm norāva zābakus. Virtuves pieliekamajā ielaida sev no muces pēdējo alus glāzi un devās uz bultu, kur jau krāca Mrs. Džons. Tik līdz guļamistabā nodzisa gaisma, visās fermas ēkās sacēlās trauksmaina rosīšanās un plivināšanās. Dienā bija izplatījusies vēsts, ka vecais majors, godalgotais vidējās baltās šķirnes kūilis, iepriekšējā naktī esot redzējis dīvainu sapni un vēloties darīt to zināmu pārējiem dzīvniekiem. Bija norunāts, ka tiem visiem jāsapulcējās lielajā kūtī, tikko nebūs nekādu šaubu, ka misters Džons ir prom. Veco majoru, tā viņu aizvien dēvēja, kaut gan izstādē viņš bija piedalījies ar vārdu Vilingdonas skaistulis, fermā cienīja tik ļoti, ka jebkurš bija gatavs zaudēt stundiņu miega, lai dzirdētu, kas viņam sakāms. Lielās kūts vienā galā, uz tāda kā paaugstinājuma, majors jau bija ierīkojies savā salmu guļvietā zem luktura, kas karājās pie sijas. Viņš bija 12 gadu vecs, un pēdējā laikā visai pieņēmies miesās. Tomēr aizvien vēl bija majestātisks kūilis, pēc izskata gudrs un labsirdīgs, neraugoties uz to, ka nekad nebija apzāģēti viņa ilkņi. Drīz sāka ierasties pārējie dzīvnieki, un tūlīt ierīkojās iespējami ērtāk, katrs savā, citādā veidā. Pirmie ieradās visi 3 suņi – Blūbele, Džesija un Pinčers, bet pēc tam cūkas, kuras iekārtojās salmos pašā paaugstinājuma priekšā. Vistas satupas uz palodzēm, baloži uzlaidās uz jumta spārēm, aitas un govis nogulās aiz cūkām un ņēmās gremot gremokli. Abi vezumnieki, Bokseris un Dābulīte, ienāca reizē, soļodami ļoti lēnām un gaužām piesardzīgi likdami milzīgās, pinkainās kājas, ja nu salmos paslēpies kāds mazs dzīvnieciņš. Dābolīte bija drukna, mātišķīga ķēve jau ap pusmūžu, un pēc 4. kumeļa tā arī vairs nebija īsti atguvusi agrāko figūru. Bokseris bija milzu dzīvnieks, gandrīz 18 plaukstu augsts un tik stiprs, kā jebkuri 2 parasti zirgi kopā. Balta svītra pār purnu piešķīra viņam mazliet padumju izskatu, un patiesībā viņš arī nebija izcili gudrs.
taču visi kā viens cienīja viņu par nosvērto raksturu un pārvarīgajām darbaspējām. Pēc zirgiem ieradās Mjūriela, baltā kaza, un Benjamins, ēzelis. Benjamins bija visvecākais dzīvnieks fermā, turklāt visnīgrākais. Viņš reti runāja, un ja tomēr pavēra muti, tad parasti tādēļ, lai izmestu kādu cinisku piezīmi. Viņš, piemēram, mēdza teikt, ka Dievs esot devis viņam asti, lai būtu ar ko atgaiņāt mušas, bet ka viņš nu gan labāk iztiktu kā bez astes, tā bez mušām. Viņš vienīgais no visiem fermas dzīvniekiem nekad nesmējās. Jautāts pēc iemesla, viņš parasti atteica, ka nekā smieklīga neredzot. Tomēr, atklāti to neatzīdams, viņš bija pieķēries bokserim. Nelielajā aplokā aiz augļu dārza abi parasti pavadīja kopā svētdienas, ganīdamies viens otram līdzās un nepārmīdami ne vārda. Abi zirgi bija nulle nogulušies, kad kūtī rindiņā ietecēja pīlēnu perējums, kam bija pazudusi māte. Tie vārgi ķiepstēja un klīda šurpu turpu, lai atrastu kādu vietiņu, kur tos nesamīdītu. Dābolīte aplika tiem apkārt savu lielo priekškāju, gluži kā valni. Pīlēni nometās šai lokā un tūdeļ aizmiga. Pēdējā mirklī, košļādama cukurgraudu, klīrīgiem, sīkiem solīšiem ietepināja Mollija, dumjā, skaistā baltā ķēve, kas parasti vilka mistera Džonsa divričus. Viņa iekārtojās gandrīz vai pašā priekšā un sāka vilnīt savas baltās krēpes, cerēdama, ka piesaistīs uzmanību sarkanajām lentītēm, kas tajās iepītas. Pats pēdējais atnāca kaķis, kurš kā parasti apskatījās pēc vissiltākās vietiņas un beidzot iespraucās starp bokseri un dābolīti. Tur viņš apmierināti murrāja visu majora runas laiku, neklausīdamies nevienā pašā vārdā, ko tas saka. Tagad klāt bija visi dzīvnieki. Trūka vienīgi Mūzus, pieradinātā kraukļa, kurš gulēja laktā aiz sētas durvīm. Ieraudzījis, ka visi ērti ierīkojušies un vērīgi gaida, majors nokremšļojās un iesāka. Biedri, jūs jau būsiet dzirdējuši par dīvaino sapni, kuru es vinnakt redzēju. Bet pie sapņa es nonākšu vēlāk. Vispirms man sakāms kas cits. Es tiešām nedomāju, biedri, ka būšu jūsu vidū vēl daudzus mēnešus, un pirms mirstu uzskatu par savu pienākumu darīt jums zināmu gudrību, kuru esmu iemantojis. Man ir bijis ilgs mūžs, man ir bijis daudz laika domāt, vienatnē guļot savā aizgaldā, un es, manuprāt, drīkstētu teikt, ka pazīstu dzīvi uz šīs zemes tikpat labi kā jebkurš dzīvnieks, kas šodrīd uz tās mīt. Tieši par to es vēlos ar jums runāt. Tātad, biedri, kāda patiesībā ir mūsu dzīve? Atzīsim nu, mūsu dzīve ir nožēlojama, pūliņu pilna un īsa. Mēs piedzimstam, mums dod vienīgi tik daudz barības, lai mēs neizlaistu garu, un tiem no mūsu vidus, kas spējīgi, liek strādāt līdz vispēdīgajam spēka ātomam, un tai pašā mirklī, kad mūsu lietarība ir galā, mūs pretīgā nežēlībā nokauj. Neviens dzīvnieks Anglijā, sasniedzis gada vecumu, vairs nezina, ko nozīmē laime vai vaļas brīdis. Neviens dzīvnieks Anglijā nav brīvs. Dzīvnieka dzīve ir posts un verdzība. Tā ir tīra patiesība. Bet vai tā būtu vienkārši daļa no dabas likumības?
Vai tas ir tāpēc, ka mūsu zeme ir tik nabadzīga, ka nespēj nodrošināt pienācīgu dzīvi tiem, kas tajā dzīvo? Nē, biedri, 1000-kārt nē. Anglijas augsne ir auglīga, tās klimats ir labs. Tā spēja pārpilnībā apgādāt ar barību daudzkārt lielāku dzīvnieku skaitu nekā tas, kas pašlaik te mājo. Mūsu ferma viena pati spētu uzturēt 200 zirgu, 20 govju, 100 aitu, un tie visi dzīvotu tādās ērtībās un cieņā, kādas mēs šobrīd diez vai varam iedomāties. Tad kādēļ gan mēs paliekam šai nožēlojamajā stāvoklī? Tādēļ, ka gandrīz visus mūsu darba augļus ir nozaguši cilvēki. Tur, biedri, ir atbilde uz visām mūsu problēmām. Tā koncentrējas vienā vārdā – cilvēks. Cilvēks ir vienīgais īstais ienaidnieks, kas mums ir. Novāksim no skatuves cilvēku, un bada un pārpūles galvenais cēlonis būs iznīcināts uz visiem laikiem. Cilvēks ir vienīgā būtne, kas patērē neražojot. Viņš nedod pienu, nedēj olas, viņš ir par vāju, lai vilktu arklu. Viņš nespēja paskriet gana ātri, lai noķertu trušus. Tomēr viņš ir visu dzīvnieku kungs. Viņš liek tos pie darba, atdot tiem tikai nieka mazumiņu, kas neļauj nosprāgt badā, un visu pārējo patur pats. Mēs grūtā darbā aparam zemi. Mūsu mēsli dara to auglīgu, tomēr mūsu vidū nav neviena, kam piederētu kas vairāk par paša ādu. Jūs, govis, ko es redzu te savā priekšā, cik 1000 galonus piena jūs esat devušas pēdējā gada laikā? Un kas notika ar pienu, kuram būtu jāizaudzē veselībi teļi? Vispēdējā lāsīte salīja mūsu ienaidnieku īklēs. Un jūs vistas, cik olu jūs esat izdējušas pēdējā gadā? Un no cik olām tad izšķīlās cālēni? Visas pārējās nonāca tirgū, lai ienestu naudu Džonsam un viņa saimei. Un tu, dābolīti, kur ir tie 4 kumeļi, kurus tu dzemdēji, un kuriem vajadzēja kļūt par balstu un prieku tavās vecumdienās? Visus pārdēva gada vecumā. Nevienu no tiem tu vairs nekad neredzēsi. Ko tu jēlkadisi saņēmusi kā atmaksu par 4 radībām un nostrādāšanos tīrumā, izņemot niecīgo barības devu un steliņģi? Un pat tām nožēlojamām dzīvēm, kādas dzīvojam mēs, netiek ļauts sasniegt dabiskās beigas. Par sevi es nekurnu, jo esmu viens no laimīgajiem. Man ir 12 gadu, un ir bijis pāri par 400 bērnu. Tāda ir cūkas dabiskā dzīve. Taču beigās neviens dzīvnieks neizbēg no nežēlīgā naža. Jūs, jaunie barokļi, kas sēžat te manā priekšā, nepaies ne gads, kad ik viens no jums izbrēks savu dzīvību uz kaujamā bluķa. Pie šīm šausmām jānonāk mums visiem – govīm, cūkām, vistām, aitām, katram, pat zirgiem un suņiem nav labāks liktenis. Bokser, tai pašā dienā, kad tavi varenie muskuļi zaudēs spēku, Džons pārdos tevi uzpircējam, kurš pārgriezīs tev rīkli un izvārīs tevi medību suņiem. Runājot par suņiem, kad tie kļūst veci un bezzobaini, Džons piesien tiem pie kakla ķiegeli un noslīcina tos tuvākajā dīķī. Un tāpēc, biedri, vai nav skaidrs kā diena, ka viss ļaunums mūsu dzīvē ceļas no cilvēciskā būtņu tirānijas? Jātiek tikai vaļā no cilvēka, un mūsu darba augļi piederētu mums pašiem. Gandrīz vai vienā naktī mēs varētu kļūt bagāti un brīvi. Kas tad mums jādara?
Nu, protams, dienu nakti visiem spēkiem jādarbojas, lai gāstu cilvēku dzimumu. Te būs mana vēsts jums, biedri. Sacelšanās! Es nezinu, kad šī sacelšanās pienāks, varbūt pēc nedēļas vai pēc 100 gadiem, taču tikpat droši, kā redzu šos salmus sev zem kājām, es zinu, agrāk vai vēlāk tiks nodibināta taisnība. Nenovērsiet no tā savu skatienu, biedri, visā sava mūža īsajā atlikumā. Un galvenais, nododiet šo manu vēsti tālāk tiem, kas nāks pēc jums, lai nākamās paaudzes turpinātu cīņu līdz pat uzvarai. Un atcerieties, biedri, lai jūsu apņēmība nekad nesašķobās, lai jūs nemaldina nekādi argumenti. Nekad neklausieties, ja dzirdat runājot, ka cilvēkam un dzīvniekiem esot kopīgas intereses, ka vienu labklājība esot arī otru labklājība. Tas viss ir meli. Cilvēks nestrādā nevienas citas būtnes labā, kā vien pats savā. Un starp mums, dzīvniekiem, lai valda pilnīga vienprātība, pilnīgs biedriskums cīņā. Visi cilvēki ir ienaidnieki, visi dzīvnieki ir biedri. Šai brīdī izcēlās šausmīga kņada. Kamēr majors runāja, no savām alām bija izlīdušas 4 lielas žurkas un notupušās uz pakaļkājām klausījās viņā. Suņi bija tās pēkšņi pamanījuši, un tikai zibenīgi iešaudamās alā žurkas izglāba sev dzīvību. Majors pacēla priekškāju, pieprasīdams klusumu. Biedri, viņš teica, ir kāds jautājums, kas jāizšķir. Savvaļas radījumi, piemēram, žurkas un truši, vai tie ir mūsu draugi vai ienaidnieki? Liksim uz balsošanu. Izsaku sapulcei jautājumu. Vai žurkas ir biedri? Balsošana notika nekavējoties, un ar lielu balsu vairākumu tika izlemts, ka žurkas ir biedri. Bija tikai 4, kas domāja citādi. Visi 3 suņi un kaķis, kurš, kā atklājās vēlāk, bija balsojis abās pusēs. Majors turpināja. Man vairs ir maz kas sakāms. Atkārtošu vienīgi, aizvien atcerieties savu pienākumu būt ienaidā ar cilvēku un ar visiem viņa paradumiem. Katrs, kas staigā uz 2 kājām, ir ienaidnieks. Katrs, kas staigā uz 4 kājām, vai kam ir spārni, ir draugs. Un tāpat atcerieties arī, ka, cīnoties pret cilvēku, mēs nedrīkstam sākt viņam līdzināties. Pat tad, kad būsiet viņu uzvarējuši, nepārņemiet viņa netikumus. Neviens dzīvnieks nekad nedrīkst dzīvot mājā vai gulēt gultā, vai nesāt apģērbu, vai dzert alkoholu, vai smēķēt tabaku, vai pieskarties naudai, vai nodarboties ar tirdzniecību. Visi cilvēka paradumi ir ļauni. Un galvenais, neviens dzīvnieks nekad nedrīkst pakļaut tirānijai pats savus līdziniekus. Vāji vai spēcīgi, gudri vai vientiesīgi, mēs visi esam brāļi. Neviens dzīvnieks nekad nedrīkst nogalināt otru dzīvnieku. Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi. Un tagad, biedri, es jums pastāstīšu par savu vinnakts sapni. Nevaru jums šo sapni aprakstīt. Tas bija sapnis par zemi, kāda tā būs, kad pazudīs cilvēks. Taču tas atgādināja man kaut ko sen aizmirstu. Pirms daudziem gadiem, kad es biju mazs ruksītis, mana māte un pārējās sivēnmātes mēdza dziedāt senu dziesmu, kurai zināja vienīgi melodiju un pirmos 2 vārdus. Bērnībā es šo melodiju zināju, bet tā jau izsenis bija izkritusi man no prāta.
Taču viņnakti atkal ieskanējās atmiņā, un vēl vairāk es atminējos arī dziesmas vārdus, kurus, kā esmu pārliecināts, dzīvnieki dziedājuši senatnē, un kuri izgaisuši jau no daudzu paudžu atmiņas. Tagad es nodziedāšu jums šo dziesmu, biedri. Es esmu vecs, un balss man ir aizsmakusi, taču, kad būšu iemācījis jums melodiju, jūs paši varēsiet nodziedāt to labāk. Tā saucas Angļu zvēri. Vecais majors nokremšļojās un sāka dziedāt. Kā jau viņš teica, balss bija aizsmakusi, taču viņš dziedāja pietiekami labi, un melodija bija satraucoša, kaut kas starp klementīni un kukaraču. Vārdi bija šādi. Angļu zvēri, īru zvēri, zvēri visā pasaulē, klausieties nu priecas vēsti, zelta laiks ir nākotnē, agri vēl un nāks tā diena, kad tiks tīrans cilvēks gāsts, Angļu zemes dāsnos laukus, tikai zvēru pēdas klās, riņķi pazudīs no nāsīm, ilksis nometīsim mēs, laužņus piešus grauzīs rūsa, pātagas varis neplīkšķēs, viss, kas vien tik sapņos rādās, kvieši, mieži, auzas siens, pupas, āboliņš un bietes piederēs mums kādu dienu. Angļu zemes lauki staros, dzidri strauti līs, salda vēsma šalkstai dienā, kas mums brīvi atnesīs. Mums ir jāstrādā tai dienai, kaut šis darbs mums nāvi nes, govīm, zirgiem, zosīm, vistām jāpūlas priekš nākotnes. Angļu zvēri, īru zvēri, zvēri visā pasaulē, klausieties un vēstiet tālāk, zelta laiks ir nākotnē. Dziedot šo dziesmu, dzīvnieki nonāca gluži nevaldāmā uzbudinājumā. Majors vēl nebija īsti ticis līdz beigām, kad viņi sāka dziedāt paši. Pat visdumjākie jau bija uztveruši melodiju un dažus vārdus, toties apķerīgākie, kā cūkas un suņi, iemācījās visu dziesmu no galvas dažās minūtēs. Un tad, pēc pāris iepriekšējiem mēģinājumiem, visa ferma varenā unisonā skaļi uzsāka angļu zvērus. Govis to māva, suņi to gaudoja, aitas to blēja, zirgi to zviedza, pīles to pekšķēja. Dziesma visus tā iejūsmināja, ka viņi neatņemdamies nodziedāja to 5 reizes pēc kārtas un būtu turpinājuši visu nakti, ja netiktu pārtraukti. Troksnis par nelaimi uzmodināja misteru Džonsu, kurš izlēca no gultas pilnā pārliecībā, ka pagalmā ir lapsa. Viņš pagrāba bisi, kas aizvien stāvēja guļamistabas kaktā, un izblieza tumsā lādiņu 6. numura skrošu. Skrotis tie urba skūts sienā, un sapulce mudīgi izbeidzās. Visi bēgšus glābās katrs savā guļvietā. Putni salēca laktās, dzīvnieki ierīkojās salmos, un visa ferma acu mirklī ieslīga miegā. Tā noslēdzas dzīvnieku fermas 1. nodaļa. Mēs dzirdējām vecā majora vēlējumu, sapni par brīvību un vienlīdzību. Viņš paspēja iesēt ideju, kas vairs nav apstādināma, taču pats palika pagātnē, nepieredzot, kā šī vīzija saskarsies ar skarbo realitāti. Kas notiks ar fermu, kad dzīvnieki paliks vieni? Kurš uzņemsies atbildību un kurš varu? Pēc kāda laika mēs atgriezīsimies ar stāsta turpinājumu, 2. nodaļu, kurā redzēsim, kā pirmie soļi pretī brīvībai maina visu fermas kārtību. Paldies, ka šo pirmo stāstu noklausījāties kopā ar mani. Uz tikšanos pavisam drīz!